Kas notiek leļu teātra mākslā 20. gadsimtā, sākot no 20. gadsimta sākuma? Sveicināti ciklā Latvijas leļu teātrim 70. Teātris sastāv 10 gadi, no 94. līdz 2004. gadam. 10 gadi, kas varbūt iesākas rāmi, pašiem leļniekiem pat šķiet, ka pārāk rāmi, un gribētos kādu, vairāk tādu radošu saviļņojumu, kādu dziļu urbumu, un tāds arī notiek. 1999. gadā igauņu viesrežisora Reina Agura iestudētais Šekspīra Lugas Cimbelīns ir šis saviļņojums, ir šis mākslinieckais dziļurbums, kas liek radoši mobilizēties. Turpinās arī kāda padomju laikos iesākta tradīcija, kas tagad jau ir iegūst starptautisku skanējumu. Jau pieminētā 99. gadā Rīgā notiek starptautiskais Baltijas jūras valstu leļu teātru festivāls. Latvijas leļu teātris pamazām ieiet jaunā apritē, starptautiskā apritē, kur tas arī ir visu laiku patiesībā atradies. Bet Eiropai Latvija ir jāiepazīst par jaunu. Varbūt šī 10 gada vēl ir raksturīga ar paudžu maiņu teātrī, kad pamazām savus pozīcijas jaunākiem māksliniekiem sāk atdot teātra bijušie galvenie vadītāji, kā Tīna Hercberga, kā Pāvils Šenkovs. Ko dos šī paudžu maiņa Latvijas leļu mākslai? Par to arī stāsts šajā 10 gadē.